Viņi steidzās uz Emausu, prom tālāk no kapa, kur Jēzus bez dvašas līķautā ietīts guļ. Kur viņu vismīļākie sapņi pie krusta piesisti mira. Nav posta lielāka dzīvē, kā tukšuma sajūta šī. Kur viņu vismīļākie sapņi pie krusta piesisti mira. Nav posta lielāka dzīvē, kā tukšuma sajūta šī. Tie cerēja, ka viņš ir Kristus, Mesija, pasaules glābējs. Viņa mācība bija tik skādīga melodija. Dieva valstībā priekā vairs nebūs, varbūt rīt būs viņu kārta gulēt ārpus pilsētas kapā. Tā tie gāja pa ceļu un apsprieda nākotni savu. Bet pirms viņi to apjauta, Jēzus pienāca pie viņiem nepazīts. Viņš sāka skaidrot, kādēļ Jēzum bija pie krusta piekalta mirt. Bet pirms viņi to apjauta, Jēzus pienāca pie viņiem nepazīts. Viņš sāka skaidrot, kādēļ Jēzum bija pie krusta piekalta mirt. Tie aicina viņu, paliec ar mums, ir jau vēls. Un vakara maltītei stiprinies, un viņu sirds dega, un tad maizi laužot, viņš no to acīm zuda. Tad cēlās Dievu un atpakaļ devās, lai mācekļiem vēstītu, kas ceļā uz Emausu ar tiem bija noticis. Kā Jēzus nepazīts, tiem bija parādījies.